Cienītās dāmas, es atvainojos arī kungi, jā. Šis vakars būs slēgtais vakars. Mūsu krodziņš ir noīrēts uz dzimšanas dienas svinībām. Mūsu jubilārs mūžam jauns. Un pirms mēs sāksim par viņu runāt un sveikt, varbūt kādu dziesmu, kā viņš teiktu, vieglā si bemol mažorā ar maigu pedalizāciju. Šovakar, rītvakar, kur gan citur kājas nes, vai tad mājās kāds mūs gaida jau? Gan jau rīt, aizparīt, paspēsim vēl mājās būt. Šodien dziedāt liek mums Raimonds Pauls. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Vakar rīt, aizviņ dien, kas mums tādu elpu dos, tikai dziesma sirdi atbrīvos. Gan jau rīt, aizparīt, paspēsim vēl mājās būt, šodien dziedāt liek mums Raimonds Pauls. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Groziņā pie Paula, vakarā pēc saules, vīnu dzeram, skumjas trendējām. Ja kāds to vēl nav nojautis, šovakar ne tikai Ārtis, atkal viņš. bet arī mēs visi kopā spēlēsim dižo aktieri Edgaru Liepiņu. Viņu sauc par smieklu karali. Lielo smējēju. Hugo Diegu un Latvijas vecāko panku. Un arī Tilu Pūces pieģeli. Jā. Bet nu jau 13 gadus Edgars Liepiņš uz mums smēj no mākoņa maliņas, un mēs jokojam viņam pretī. Un tagad sāksim atmiņu staigājumu pa Edgara Liepiņa takām. Ar jūsu atļauju, un es ceru arī ar pašu meistaru atļauju, es šovakar uzņemšos Edgara Liepiņa lomu. Es drīkstu paņemt šo, paskatīties. Jā, lūdzu. Man interesē ļoti interesanti vāki. Ģelo. Paskatīsimies, kas tur... Es atvainojos. Kas putekļi. Te ir gadu putekļi izskatās. Rīmes un ziņģes par Rīgu un viņas dzīvi. Valda Artava savirknējums un komentāri. Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieka Raimonda Paula mūzika. Runā, dzied un danco LPSR tautas skatuves mākslinieks Edgars Liepiņš. Un tas viss datēts ar 1979. gadu. Es arī. Es esmu labi. Jā, Kas tas ir? Kas tas ir, jā. Tā bija toreiz koncerta programma, kas piedzīvoja nedaudz, laikam kāds 10, varbūt vairākas izrādes. Un ar to arī nobeidzās. Nepatika nevienam? Bija organizācijas, kam tas nepatika, tāpēc šī programma tika aiztaisīta ciet. Jo tur arī nopelns dabīgi bija Valdim Artavam ar viņa pantiņiem pa tiem laikiem. Mēs labprāt šodien viņus nolasīsim tā, kā viņi bija, un tad salīdzinās, kāpēc gan toreiz aizliedz šo programmu. Ja? Tad tas ir koncerta uzvedums, kuru mēs kopā ar Edgaru Liepiņu spēlējam.
Nu jā, nu, ko jūs smējāt? 79. gads. 70. Tad jau man arī putekļi virs tārā. Es domāju, ka tad pamēģināsim restaurēt šo. Nu, mēģināsim. Ja? Varbūt ne visu 100%, bet to, kas bijis indīgs, No. mēģināsim tomēr atrast. Bija kādam kungam kučieris. Par Dīnsbergu to sauca, un viņš to kungu vadādam uz Rīgu reizēm brauca. 100 gadu jau ir pagājis, kā rāda skaitļu zīmēs, kopš atcerēja kučieris par Rīgu savas rīmēs. Kopš atcerēja kučieris par Rīgu savas rīmēs. Tas plaši tautā izgāja, tā laikas kopā balva. Un Rīgu daudzi lasīja, pat zināja no galva. 100 gadi, lai tieši šodien zūd, it kā to nav pat bijis. Lai lūkojam, tā ir Rīgā būt, ko Dīnsbergs aprakstījis. Lai lūkojam, tā ir Rīgā būt, ko Dīnsbergs aprakstījis. Liekam pirmo bildi iekšā. Rīga, Rīga, tādas saukā, tur tie lepnie kungi braukā. Frēlenes un dāmas staltas, kuplas, platas, sarkan baltas, spožiem ratiem sajūts priekšā treknus zirgus, tad sēž iekšā, zīdiem samtiem izģērbušās, daži mīļi saķērušies. Kādi rati, kādi zirgi, kādas preces, kādi tirgi, kādas ēkas augstas lielas, kādi logi, kādas ielas. Kādi kungi, kādas dāmas, kādas rotas, kādas krāmes. Rīga, Rīga, tādas saukā, tur tie lepnie kungi braukā. Pils vispirmām jāapskatās, kas uz Daugavas malas platas, vecos laikos uzbūvēta, ķēnišķīgi ierīkota. Austrum guberņu augsts cienīgs ģenerālgubernators vienīgs mājo tur ar augstu godu, labiem tiesu, ļauniem sodu par šīm guberņām te spriesdams, tās pie labklājības griezdams. Tā kā varat dzīvot koši, apakš Krievu ērgļā droši!
tāda dziesma radusies, varbūt, kad dažs man jautā. Bija maza ziņģu grāmata reiz populāra tautā. Un viņa tautā ieauga, kā ieauga kauls no kaula. Vēl nebija ne Ziedoņa, ne Petera, ne Paula. Jaunais teātris Knaši par operu, ko saucam paši, uzbūvēts ir stalti, plaši, uz šo piepildītu placi, kur tas katram labi krīt acī. Kas par ēku, kas par būvi, tādu otru gan tik tuvi vairs nekur neatradīsi. Un ko neko vēl, ko arī visu izteikt še par gari. Tāpēc es labāk vairāk nerunāšu. Vērts to apskatīt, bet iekšā tikt, kad koši spēlē priekšā, vēl daudz vairāk vērts. Nevis tikai klausīties, ko es jums stāstu. Tā kā saku, tad būs kratīt naudas maku. Reiztūku saimnieks, Pēters rauda, sāk pirmā rindā teātrī. Viņš godīgi mākslu bauda, un varas katrā aktierī. Viss labi pēkšņi, Pēters rauda, sāk uzmanīgi klausīties. No ausiņš sirmos matus glauda un sēd uz priekšu sāliecies. No ausiņš sirmos matus glauda un sēd uz priekšu sāliecies. Viņš sirds akties, saka vārdu, jau tos kāds cits ir izteicis. Rauda glauda, sirmo pārdu, tev kaut kas kārtībā nav viss. Jau atkal rauda, ceļas kājās un soklie kastē ieskatās. Kas tur ir? Parādi. Tā ir alus un mīlestība. Kā tad? Viens kastē, saka mājās, un priekšā lasa. Kāpēc kastē, saka mājās, un priekšā lasa. Telegrāfs. Ko telegrāfu dažs vēl sauc ar mēli stāvu. Kas šis tāds par zvēru, saki? Muļķi, kā prastu tik traki. Telegrāfs ir drāte gara. Tagad dzelža, pirmā kvāra. Gariem stabiem piekaldīta, daudz simtjūdzēm izstaipīta, pār par zemēm, jūrām, upēm, ar pār augstām kalnu upēm. Par ko stiepta drāte tāda? Laikam robežu, lai rāda. Nē, bet caur to ziņas raida zibeņiem, kas līdzi skraida. Kad tur meistars pieklabina, tūdaļ otrā galā zina, ko šis pras. Un tikko dzēris, glāza alutiņu vai ķēris, šņīpeķi vai cigāriņu, tas jau atpakaļ dod ziņu vai no Maskavas, vai Vīnes, Pēterburgas, vai Berlīnes, vai no citām tālām malām, valstīm, zemēm, jūras malām. Tas ir telegrāfs. Kādi brīnumi izgudroti.
lutiņš un mīlestība, ja mums trūkst pie priekā, tad viss prieks un dzīvība vērti nav neniekā. Bagātie, kad priecājas, kas ir viņu prieki, vīns un skaistas meitiņās, bešiem viss ir nieki. Bagātie, kad priecājas, kas ir viņu prieki, vīns un skaistas meitiņās, bešiem viss ir nieki. Varaniem, kad kāru beidz, nav par kroņiem bēdā saldo vīru. To tad sveic, meitām blakus sēdās, bešiem dzīves stundiņās, grūdu sirdī nesam, bet kad alus meitiņās, ķēniņi tad esam. Bešiem dzīves stundiņās, grūdu sirdī nesam, bet kad alus meitiņās, ķēniņi tad esam. Stundiņās, grūdu sirdī nesam, bet kad alus meitiņās, ķēniņi tad esam. Iegriezies nu Kaļķu ielā. Kas šeit jānosauc tā lielā? Ja no Rātūzes tā stiepjas caur Rīgu ārā viepjas Pēterburgas priekšpilsētā, kur tā plašāk izbruģēta, tai gar malām drēbju bodes, kurās iekš visādas modes, kādas vēlies, tādas arī tūdaļ dabūt nopirkt vari. Par savu laiku Artaus teicis: ai skatlogi, ai veikali ar durvju zvanu šķindām, bet dīvaini, ka Dinsberģis pat nepiemin par rindām. Vai tiešām kādreiz bija laiks, kad ļaudis dzīvot prata bez skaistā vārda deficīts, bez mīļā labā blata? Un tagad es iz sava laika pateikšu no sevis. Mantas mums ir tagad atkal tā kā biezs, bet deficīts ir palicies. Cilvēcības deficīts. Panakti viegli notiekas, čili, čili, čum, kas ejot muša apmaldās, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, 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 čum, čili, čili, čum. Ko liktenim var padarīt, čili, čili, čum, tas ešam vīram rokās krīt, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, 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 čum, čili, čili, čum. Pusdivpadsmitos pievasos, čili, čili, čum. Tiek pušas kundzei maupīts koks, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, čili, čum, čili, 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 čum, čili, čili, čum.
Над зимний трактор сатин, чили, чили, джом. Бетиса, баса, легозин, чили, чили, джом. Hey! Chili, chili, Joe. Hey! Chili, chili, Joe. Hey! Chili, 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 Joe. Chili, chili. Well, race! Chili, chili, Joe. Chili, chili, Joe. Chili, 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 Joe. Chili, chili, Joe. Bet tagad pāriesim no veikala uz tirge. Bet Rīgas tirgu, ak, tu debes! Draugs satiek draugu, taisot rebes. No plašās Krievijas malu male, no Igaune un Leise male. Iekš šaujam un andele ar kaulem, ar knepe adate un smuke lakate. Man pazīst tuve tāle, es pārdod silums zāle un pērkete lade, priekš puše uz kopče. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Man paše maje lele, uz vece palske iele, un naude letiņiem es dod uz procentiem. Es neko iebrauce, par kungiem mani sauce, un lūdz, lai tapine, tai 100 rubulē. Oj, 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 paši meite ar raibe šūte kleite, tam līdz bija braukuse pie mana persone. Tā bija smukie sūkie, kā rozite, kā pukie, kas laika magone, kā neaiztiktulē. Oj, oj, kas sniege, bija viņa abevaige, un ases cidēja, kas vāske pie dukne. Tā uz manis karte, es taise mute plate, un lūže apreipe, no salda milepe. Oj, 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 tā teica uz manis gaida, tā jos kelēv kunge, mums dos ko lūguse. Es gluži trake bija, kad viņa ieklausīja, bet šo vārdine vēl vairāk iekarse. Oj, 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 oj. Ar lielai labpratībai es darbet jūsu gribe, kad vien man pavelē, tik smuke meitene. Es liezu savā klasē, un 9 cita prase, ar 1% uz 2 mēneši. Oj, 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 mazliet latviešu naudiņas, tur tālāk. Es jau tur ir tādi bagātāki kungi, droši. Rekur, tur ir 4 bagātāki kungi. Dobrijas acis. Ej, tālāk. Nepaldies, gurķiet pats. Tie bagāti. Kur dēls saka? Alturisti. Daugavas malā tirgi celti, kuros kaut gan ne par velti, tak par naudu visu dabū. Dažu preci itin labu pat. Miltus,
sviestu, zīvis sieru, tā ka pircējs ir ar mieru. Tomēr krējumu un pienu pircējs dabū dažu dienu tādu samaitātu, sliktu, ka nebūtu nezinu, kur liktu. Ūdens vien, kad būtu klātu, tad tak dušu nemaitātu. Bet zini jods, kā daži taisa, ko tie visu klātu maisa. Ka to ēdot iekšas veļas, jāspreldās un vēmiens ceļas. Ko ārtaus, attiecīgi to izlasot, ir teicis. Ai, ģermānismi briesmīgie, cik šodien tie ir sveši, tiem ļaudīm, kas uz zavodiem no rītiem baigi češi. Un saņēmuši nariedu, saka tavu mūžu raibu, saka rubīt, uzkoš bitačkus un vakaros kliedz šaibu, šaibu. Pie ģermānismiem neatgriezīsimies, teikšu atkal vairs no saviem laikiem. Valodnieki var būt mierīgi, gulēt rāmi, nav vairs zavodu, ne fabrīķu. Viss notiek klusi rāmi. Jā. Tālāk lasīsim, ko droši vien griezīs atkal tālāk ārā. Nāc vēl līdz uz otru pusi Daugava, kur tek tik klusi redzams mežs, ne koki prasti, bet daudz simtiem kuģa masti. Jā, masti. Matroži tur virsū strādā, vantas stropē kuģu slāda. Nu, ko tad viņi tur tā dara? Pareizi! Tāpat Rīgā sveši nami visādi ir atrodami. Pareizāk sakot, nevis sveši, bet viesu nami. Tas tāpēc, ka es neiedzēru. Tāpēc es vēlreiz pateikšu. Tāpat Rīgā bez kuģiem ir atrodami viesu nami visādi. Lai tev slāpes nešaud iekšā, ir it visur šeņķi priekšā. Dažs tur, jo tam slāpst, jo dzēris, kamēr bats to postā spēris. Brāļi, vakar brīnuma lietas, vakar dzerot uz šīs vietas, velkot malku, ko vien māk, pati nāve iekšā nāk. Acīs skatījās man pikti, sirpi ceļot sauca dikti. Projām šūpi beigts no viss, diezgan šeitan plītēji. Acīs skatījās man pikti, sirpi ceļot sauca dikti. Projām šūpi beigts no viss, diezgan šeitan plītēji. Mīļā nāve, vai tu dzirdi, nešķēl visvēl manu sirdi. Šeit tev vīna glāzīte, pamet man vēl pasaulē. Smiedamās tā glāzi ķēra, smiedamās to tukšu dēra. Vēl man acīs skatījās, tad uz beļģa apsēdās. Smiedamās tā glāzi ķēra, smiedamās to tukšu dēra. Vēl man acīs skatījās, tad uz beļģa apsēdās. Cerēju, no vaļā būšu, bet tā sauc ar dzedru dūšu. Muļķi ar vīna glāzes cits, domā nāvi piekrāpis. Mīļāk, kad par ārstu kļūšu, dāvāšu tev cauru mūžu. Pus no saviem slimniekiem, pamet man pie dzīvajiem. Mīļāk, kad par ārstu kļūšu, dāvāšu tev cauru mūžu. Pus no saviem slimniekiem, pamet man pie dzīvajiem. Nu, ja tā dzīvo droši, kamēr izbučojies poši, zēnis ar cik pīpojas, piemīt zakš, ko solīs. Ai, cik jauki šādi vārdi, nu man alus smeķē gardi, nāc uz savu biedrību, sadzersim šo kandiņu. Ai, cik jauki šādi vārdi, nu man alus smeķē gardi, nāc uz draugu biedrību, sadzersim šo kandiņu. Jaho! Nāvi dzērājiem!
Šeitan pieminēt vēl gribu Rīgas meiču vieglu prātību. Krīt uz brūdgāniem par makti, puišus iekšā laiž pa nakti. Iekšā. Balvotos, kā vien tik vara, visu to paprātam dara. Kas tad vēl to vārdu saka, tu man brūte? Tad kā traka atdot viņam it no tiesas visu, kas vien ir pie miesas. Naudiņu, ko pelnījusi, vai ko šķiņķiem dabūjusi, atdotiem ar labu prātu, pati piedāvājas klātu. Puisis, kurš šo laimi bēgtu. Kurš? Zirgs, kurš ār no auzām lēktu. Ha! Labprāt saņem, ko tā dabū, dot pret dažu vārdu labu, glauda vaidziņus tai koši, bučo, apspaidai droši, spiež ar tur, kas šeit nav minams, bet kas visiem taču labi zināms. Kā tas velkas kādu laiku, kamēr redz vēl meičus laiku. Bet ja tā vairs nevar dienēt, jeb vairs naudas nav ko lienēt, tad ar Dievu mīļā brūte, apriebusies vecā trūte, un pie jaunas atkal staigā, kam vēl rozes zied uz vaiga. Tagad nekas nav mainījies, tāpat kā toreiz. Toreiz brauc ar mandarīniem, ar mimozas zariem, ar arbūziem, un ar tādām mūsām tie čaļi bija. Un kas tad tagad ir? Viņam ir tāda aerodroma uz galvas, tāda lielie. Mušas sēžam pie aerodroma. Tagad britu čurātāji. Ne, itālieši arī tie nav britu čurātāji, tie ir britu seksuālisti. Ilze teica, ka viņai labāk patīk itālieši nekā tie angļi. Tie esot labāki. Kāpēc? Es nezinu, papras Ilzei. Kura Ilze? Nē. Tad es atkārtošu veco joku par savu omīti. Ir pilnīgi vienalga. Jo omīti teica, tu saproti, kārtīgs sievišķis ir, ja sievišķim sviests mutē kūst, tad viņš ir ņemams gana labi. Bet es domāju, ka sieviete ir viena. Es domāju, ka sieviete ir viena. Andri. Nē, divas. Nu, tiec galā ar vienu, tad var domāt par otru. Padomā. Izpildu obligāto programmu, pēc tam runāsim par brīvām kustībām. Labi. Bet kura Ilze? Maestro, jūs atceraties, mēs kādreiz dziedājām kaut ko par to divsievību. Jums bija viens dziesmiņa. Par divsievību? Jā. Ne par divām meitiņām. Par vienu vai par divām. Es zinu, ka tu runāji dziedāji par 3 lietām. Jā. Bet nav svarīgi, par ko viņš dziedāja, svarīgi ir, ko viņš domā. Ne, mēs tagad dziedāsim par visām sievietēm. Jā. Tas ziņģēsim to ziņģi, pidralā, pidralā, par vienu meldeželi, pidralā, pidralā. Tas mīlēja vien meitiņu, to otru arī zan, pidralā, pidralā, to otru arī zan. Tas mīlēja vien meitiņu, to otru arī zan, pidralā, pidralā, to otru arī zan. Tā vien bija melder meitiņu, pidralā, pidralā, tā otra bija saimniek meitiņu, pidralā, pidralā. To vienu viņš apņēma, to otru atstāja, pidralā, pidralā, to otru atstāja. To vienu viņš apņēma, to otru atstāja, pidralā, pidralā, to otru atstāja. Aiztraucētu smieku, pidralā, pidralā, iedu sirsniņāji, pidralā, pidralā, iedu sirsniņāji, kur iztek asitiņš, pidralā, pidralā, kur iztek asitiņš. Iedu sirsniņāji, kur iztek asitiņš, pidralā, pidralā, kur iztek asitiņš. Mācieties jūs puiši, pidralā, pidralā, tik meitiņas nemīlēti, pidralā, pidralā. Tad mācieties jūs puiši, tik meitiņas nemīlēti, pidralā, pidralā, tik meitiņas nemīlēti. Tad mācieties jūs puiši, tik meitiņas nemīlēti, pidralā, pidralā, tik meitiņas nemīlēti. Tad mācieties jūs puiši,
pidralā, pidralā, tev meitiņas nemīlēti, pidralā, pidralā. Tad mācieties jūs bojuši, tev meitiņas nemīlēti, pidralā, 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 Tur tiešām trakam jāpaliek. Tāds laikam debesu veltījums. Daudz likstu dzīvē uzbrūk mums, un dažs no tām tā tirdīts tiek, ka tiešām trakam jāpaliek. O, izskaņa. 100 gadu jau ir pagājis, kopš Tīnsbergs Rīgā bijis, un savas rīmes jūsmīgās par Rīgu uzrakstījis. Un vai viņš spēja paredzēt, kad iesmērēja asis, ka viņa ziņģi mākslinieks tik smalkiem kungiem lasīs, mans Dievs. Viņa ziņģi mākslinieks tik smalkiem kungiem lasīs, joprojām Rīga aug un ceļ, drīz Rīgā būšot metro, bet nav par stādi aplūkot to Rīgu arī retro. Un tādēļ paldies Tīnsbergam, kas līdz tur nebestāvē. Un iesiem, kuri klausījās, uz Jānis naudas zāvē. Un iesiem, kuri klausījās, un Bravo! Edgars Liepiņš reiz savā āksta pārdrošībā teica: es dzīvošu 250 gadus, vienalga ar vai bez, bet kopā ar jums. Un kāpēc gan ne? Faktiski ir arī viena saruna, kur varbūt ir par Edgaru Liepiņu. Reiz Ādams jautāja Dievam: kāpēc es esmu šeit? Un Dievs viņam atbildēja: tāpēc, lai es priecātos par tevi, un tu priecātos par mani. Tad Ādams jautāja: kā uzvesties, lai man būtu vislielākais prieks par tevi un tev par mani? Un Dievs viņam atbildēja: esi vienkārši tāds, kādu es tevi radīju. Juri, es zinu, ka tu esi pavadījis daudz laika kopā ar Edgaru Liepiņu. Stāsta, ka tev šis laiks esot bijis viens no vislabākajiem. Tā ir? Tas bija brīnišķīgs laiks. Tiešām brīnišķīgs. Jā, un tur bija ārkārtīgi daudz prieka visā šajā mūsu kopā būšanā. Jā. Tev ir arī kāda īpaša dziesma. Vai tu varētu mums atklāt, kāpēc? Viņš mēdz koncertēt viens pats pa Latviju un stāstīt savus stāstus, un ik pa brīdim tur piedalījās tātad, un viņš uzdziedāja kādu dziesmiņu, un to pavadīja vietējā kultūras nama Bendiņš, jā. Un tad, viens stāsts ir, kas man
ārkārtīgi mīļš. Es nezinu, mūziķi to noteikti sapratīs. Aktieri arī, jā. Kā parasti, maestro, lūdzu valsis si-bemola mažorā. Orķestris sāk spēlēt, un pēkšņi viņš attopās, ka viņš ir aizmirsis vārdus. Pirmo rindiņu viņš neatcerās. Tā saucamais melnais caurums. Jā. Stop! Stop, maestro. Tas nav si-bemola mažors. Vietējais maestro. Svētā sašutumā. Kā nav? Kad cirta pa klavieri. O jā. Tagad ir si-bemola mažors un vārdi arī bija atpakaļ. Viss, paldies. Un tagad lūdzu re mažorā. O, Lora. Man ārkārtīgi mīļa dziesma, jo kādreiz aktieriem konservatorijā mācīja franču valodu, un tur Edgars ir iekļāvis savas franču valodas zināšanas visai paradoxālā veidā. Es arī esmu studējis franču valodu, man tā ir ārkārtīgi mīļa, un man franču valodas izruna ir daudz labāka nekā angļu. Un tādēļ šī dziesma man ir ārkārtīgi mīļa, un es gribētu to atskaņot šovakar. Paldies! Majonēs, tu tikai tu vēl nesaplēs. Lora, oh Lora, mon amour, tiene cicutur. Lora, oh Lora, mérite por temperatur. Gran Mercedes Celavī, charmanta ir Lorelī, delīr garçon, delikāt, nesamaitā aparāt. Lora, oh Lora, Lora Līna ir iekšā, limongarsoni tā dari, pašks maz bišķi vēl vari. Lora, oh Lora, mon amour, tiene cicutur. Lora, oh Lora, mérite por temperatur. Lucia di Lammermoor, netaisi te avantūr, maņikir un petikir, nepaģer uz mušpapīru. Lora, oh Lora, Lora, oh Lora, mérite por temperatur. Te éclair au Césuar iekš buduār. Adie, madame, Aurora, raksti tagad vēl memār. Lora, oh Lora, vakar, nenākšu vairs šovakar. Dankeschön un bitteschön, juhaidi auf Wiedersehen. Lora, oh Lora, mon amour, tiene cicutur. Lora, oh Lora, mérite por temperatur. Lora, oh Lora, mon amour, tiene cicutur. Lora, oh Lora, mérite por temperatur. Lora, oh Lora, mon amour, tiene cicutur.
Normand, vai zini, cik Edžum bija bērni? Es citiem nepateikšu. Man liekas, ka viņš bija tāds rūtīts vecpuisis. Normands tur nebija klāt. Nē? 4. 4. Vareni. Jā, bet īstenībā viņš tāds pēc dabas vientuļnieks bija. Tāds vientuļš joka plēsējs. Viņam virtuvē uz galda vienmēr stāvēja Vinčiks, mana cirskaja izbā. Tagad arī laikam vēl ir. Un jā, un viņš tā arī sauc savu dzīvokli. Suvorov ielā. Nik, tad, kad tu sāki stāstīt par Suvorov ielas dzīvokli, es atceros, ka viens no viņa dēliem tika nosaukts Tila vārdā. Atceries slaveno izrādu Tils Pūces pieģels, pareizi, ja, Ieva? Tā bija viena no slavenākajām Edgara lomām. Maestro, lūdzu muziku. Es esmu nabaks vecpuisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz precībās jau pārlaidis, smags liktenis mani grauž. Es meklēju gan šeit, gan tur, vēl sievas lūkodams, bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecpuisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecpuisis. Šī vecā spalva vienīgā ir mana draudzene, un cietā gulta otrajā man īsta biedrene. Un kas man sāpēs prieku dar, to stāstu viņām ar. Tā saulaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar man. Tā saulaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar man. Kad mana dzīve bēdīgā reiz rimsies, mitēsies, un precība tā pēdējā man vairs neizdosies, tad kapsētā tur kaktiņā, lai būtu silts vai sasalis, man atradīsies vietiņa, tad krāks tur vecpuisis. Tad atradīsies vietiņā, tad krāks tur vecpuisis. Bravo! 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 Kungi, es atvainojos. Ko jūs dzerat? Jā, mēs tu sēd pie ratiem. Man tāds zāles. Tas zāles. Sū, tei, vispār patīk. Uz jums skatoties četrotni, man nāk prātā. Nē, tā vecais teiciens paruna aktieri vai nu dzer, vai vairs nedzer. Nē, joks, joks. Ko? Nē, starp citu. Tagad domājat, jā vai nē, vai tas bija joks? Labāk anekdots, bet nē, starp citu, normālam dzērājam ir tikai 2 agregāti stāvokļi. Vai nu slims, vai pilā. Un tad tev ir jāizšķirās. Tad ir labāk tomēr vienmēr būt pilā. Andri, vēl tur viena ļoti smuka anekdota par to vīru. Nu? Sieva saka vīram. Nē, tas tā nav anekdots, tā ir dzīve. Dzīve patiet, tad izstāsta patiet. Tas bija tā, kad Paulam bija jubilē, no aizpagājuši, kad mēs bijām, tas Reizeknē, kur mēs bijām? Pagad, tas bija tad, kad Pauls vēl dzēra? Nē, viņš jau... Tu nejauc manā streiča. Jā, streiča, jā, tas bija streiča. Nu jā, faktiski viņi tur kaut ko salaid kāpot. Streičam preiļos bija. Tas bija ģeniālākais variants, jā. Bet viņš bija skaidrs, tu par to nerunāsim. Bet tajā koncertā, tajā Reizeknē, tāds teltiņas stāv, un tāda kundzīte tur nervos skatās, viņš un piemēmuro tagad viens džeks klāt, izrādās vecs. Arnold, вот man ir šitik tāli, tā tava dzeršana, вот šitik tāli. Vai es tev pasaku šodien Raimonda Paula koncertā, vai nu es, vai Šņabis. Uz tā pieturās pie tās teltas, viņš padomā un saka, cik daudz Šņabja? Viņš izkalkulēs. Raimond, izstāst, kā tu tiki nos no korte? Kā tu izstāst, kā tas notika? Jā. Mums baigi jaunie klausās, nu lai viņi tad ar dzird. Kā to var izdarīt?
augsts. Tas bija tik sen jau, ka es vairs neatceros, kā tas bija. Un tad jūs bijat jauni, es biju jauns. Nu, jūs vēl turpinājāt kādu laiku, es jau biju pārtraucis. Ne, tiešām mēs vakar mēs tur runājām kaut ko, mēs bijām nacionālā... Zigmārs atcerēs to ģeniālo Čerčilu teicienu. Viņš ir, kā jūs 80 gadu jubilēju, vecais sevi uzpīpē? Kur ir noslēpums? Kur ir noslēpums? Viņš teica, noslēpumi ir 3. Pirmkārt, regulāri, vismaz 300 gramu laba viskija dienā. Konjak. Čerčils konjak. Konjak, jā. Konjak, 300 gramu vismaz dienā. 5 cigāri. Un galvenais, nekāda fiskultūra. Es pat atceros to vecu anekdoti, ka pastāvīgs krogus apmeklētājs parasti, kad ieradās, tad viņš pasūtīja 2 mēriņus. Abus 2 izdzēra, tā no dienas uz dienu, un pēkšņi vienu dienu atnāk, viņš man lūdz tikai 1 mēriņu. Tas oficiants skatās, viņu izbrīnīs. Bet viņš parasti 2 dzēra. Nu jā, es dzeru par sevi, par draugu. Nu, kāpēc tu tagad 1 dzer? Es atmetu dzeršanu. Es esmu tikai joka pēc šai budei kaklā zaļā. Jo šķidrums, kas tur iekšā ir, tas tik un tā tiks vaļā. Es esmu tikai formas pēc, es esmu tik pa jokam. Jo tik un tā ir pudelē, tā īstajā nāks rokā. Es esmu tikai formas pēc, es esmu tik pa jokam. Jo tik un tā šī pudelē, tā īstajā nāks rokā. Viņš korķa vilti manī grūž un skrūvē manā viesā. Un izslāpusi galva dusmē šķīvis silti liesā. Un kad es esmu izurcaus un pudele ir vaļā. Un atgāzies kā saldi dzer no pudeļu kaklā zaļā. Un kad es esmu izurcaus un pudele ir vaļā. Un atgāzies kā saldi dzer no pudeļu kaklā zaļā. No zaļā pudeļu kakla dzer līdz noreibstens kā dūmos. Un iztukšo to pudeli un mani aizmet krūmos. Un kāds zem krūma nokrīt pats mans urvejs un mans rāvejs. Es saucu sveiks, lai dzīvo korķa rāvejs. Un kāds zem krūma nokrīt pats mans urvejs un mans kāvejs. Es saucu sveiks, lai dzīvo korķa rāvejs. Par Edžu viņa zvaigžņu gados žurnālā Veselība bija rakstīts: Lunkanā īpatņa popularitāte ir tik liela, ka daži mūsu lielie estrādes mākslinieki izteicās: pēc tā Hugo mums uz skatuves nemaz nav ko iet. Kā arī teātra administrācija saņēma dažus zvanus ar jautājumiem, vai mēs varētu dabūt Hugo Diegu uz pārskaitījumu. Savukārt vēl daži pikti skaldīja: nu, kur jūs ņemat to ākstu, to mērkaķi, kas tur ākstās? Bet šis mērkaķis, kas tur ākstās, bija viens no ļoti nedaudzajiem cilvēkiem, kurš uzdrošinājās caur smiekliem pateikt skaļi to, ko daži tikai domāja. Ķirķens un klimpa, katla viena, baltajos gāraiņos, baltaja piena. Vai nu tos burbuļi metaja, vai nu tie paši bijās, bet ķirķens ar klimpu kopā
Es vienmēr atceru to, kā ķīķēts ar klību bārās. Un es vienmēr prasu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā vārās. Es vienmēr atceros to, kā ķīķēts ar klību bārās. Un es vienmēr prasu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā vārās. Vārījās ķīķēts un klimpa, katlā viena. Vārījās ķīķēts un klimpa, katlā viena. Skaties, Edgars Liepiņš spēlēja kādu no lietuviešu dzejnieka Marcēlija Martinaiša varoņiem Kukuti. Un paklausies, ko viņš lasīja. Klausies. Laikam jau neesmu vesels. Kukutis prāto, tiklīdz kā pamostos, tūlīt sāku domāt par sievietēm. Tā, ka pat kauns bērnam acīs skatīties. Manuprāt, nekā nosodāma, ja vīrietis domā par sievietēm. Dīvaini būtu, ja viņš nedomātu. Turklāt Liepiņam tas piestāv. Viņš bija kārtīgs milnieks. Es cienu tādus vīriešus. Es arī. Prozīt. Prozīt. Rizrunči kādā krogā, par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas garā, un arī šķērsām iet. Cik meiteņu ir mīlēts, cik pelīšu ir ķerts, no priekiem un no bērām, cik balderjāņu dzēts, no priekiem un no bērām, cik balderjāņu dzēts. Un pirmais runcis saka, tam Don Juana skats, kad es vēl puika biju, man bija baigā acs. Pa kilometru tumsā, pa trim, kad gaismas vīst, es manīju, kur kaķis pa jumta kori klīst. Es manīju, kur kaķis pa jumta kori klīst. Saka otrais runcis, kad es vēl biju jauns. Ak, vai cik skaists es biju, cik elegants un stāvs. Ja nu Harijs Liepiņš, tad Raimonds Pauls jāgan. Un visas Rīgas kaķes, tad pakaļ skrēja man. Un visas Rīgas kaķes, tad pakaļ skrēja man. Saka trešais runcis, to gado runču. Es biju pirmais, tenors, vai skaķiem tāda nav. Uz jumta dāmu pariņš, man allaž bija klāt. Nu vienpat kādais sariņš, tā nespēj uzviegāt. Nu vienpat, tā nespēj uzviegāt. Čau, man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Bet mums ir pieredze.
Nu, runčuki, ko daram vecgada vakarā? Es domāju, ka mēs varētu tikties šeit pat, šajā pašā laikā. Jā. Ko? Šampanieti. Tik agri? Nu, agri vienmēr beidzas ar vēlu. Vēl es varētu piedāvāt, lai mums būtu interesantāk sagaidīt jauno gadu, mēs varētu izveidot savu iekšējo krodziņa notikumu apskatu topu gada notikumus mūsu krodziņā. Un pirmā lieta, ko mēs varētu izvirzīt, piemēram, gada cilvēks. Es domāju, ka Edgars Liepiņš. Jeb gada runcis. Gada runcis cilvēks varētu būt, piemēram, Edgars Liepiņš. Vēl kādu priekšlikumu? Šampanēt, daudz šampaniešu. Nu, tikai nevajag ar tiem burbuļiem aizrauties. Nu, ko priekšnieki, nu, ko tu te tāds sēdi vientuļš šķirsti to kaut ko? Es priekšnieks no kur laika? Jau priekšniec. Tā tur gorās. Nu, kas te tev? Ko tu šķirsti prasa? Mācos visu pa jaunumu iezrauks. Ko tu mācies? Kas tā pa grāmatu? Pavār grāmatu. Studēju. Viens biezais pasūtīja galdu. Un tikai ar latviešu ēdieniem. Nekādi tur zina franču, itāļu, nekādi spagetī, tikai latviešu. Cūks šņukurs, ja? Jā, zirnīši. Viss, kas siļķa, laikam arī, jā. Siļķa kā žokā? Varētu būt, jā. Peklau, bet reku šitas te. Vai te viņi nevar tā kā vecajie viedie pie ugunskura lēkāt apkārt, mazliet iedzert, iest, uzdziedāt tautas dziesmas? Jā. Iedzers, padziedās, kā tautas dziesma. Pirmo pantu zinu, vairāk nezinu. Un tad nebūs ko dot ēst. Viss. Nu, bet katram savu uts, Klau, nu. Daļ vienas uts jau neies ķemmi pirkt un pirti kurināt. Pareizi. Jau atkal jubileju svētā, svilgoda vietā, kliņģers mīksts, caurgaļas kalniem viesi ēdas, un vīna upē sapnāts slīkst, caurgaļas kalniem viesi ēdas. Un vīna upē sapnāts slīkst, un galda runās skanderaini, lai miesu līdzsvarotu gars. Ak, Dievs, cik dzēju brīnumaini, pa savām katrs staipīt var. Ak, Dievs, cik dzēju brīnumaini, pa savām katrs staipīt var. Bet naudas dziesmas kuju svārkos, piedurīm pikli mīņājās, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebīst kaut kas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebīst kaut kas. Un kamēr viesi loma augļus un paskāvi, tas mēdz pārāņu kalnu, lido krautri un šēli ķēts. Nav vērts pārāņa kalnu, lido krautri un šēli ķēts. Nav vērts. Maestro, sakiet lūdzu, nu kā tad bija par dziesmu Mildistantu? Varēja nokļūt cietumā?
Es zinu tikai Vai tagad vienu. arī sēdinās cietumā? Es tikai zinu vienu, kad Edgars man atnes parādīt ar tavu dzējo. Es sapratu, ja mēs to uzrakstīsim, ziebas būs liels. Bet, kaut kādā veidā es nezinu. Kaut kas sākās pārmaiņas politiskās, un mēs izšmaucam pa glumo, jo es atceros vēl, kad Edgars nofilmējās pat pie brīvības pieminekļa ar šo dziesmu. Un tā kā tur bija diezgan riskanti, bet kaut kā mēs, paldies Dievam, viss tas aizgāja klusi, jā. Bet faktiski viņš varētu būt bijis tāds, īstenībā, tautas politiķis. Viņa koncerta Meža parkā. Jā, Meža parkā dabīgi. Jā, Edgaram bija, faktiski viņš pirmais arī iesāk tās politiskās kuplejas, jā, ar zemtekstiem, un toreiz tas bija ļoti grūti nepavelt mums to pirmo programmu. Aizliedz, aiztaisīt cieto, veca Rīga, jauna Rīga, bet tas dziesmiņš, viņš jau tomēr pakluso tur pa koncertiem, nepavelt savā laikā šo ierakstu. Ziņu izlaida jau nevis Latvijā, bet izlaida Rietumvācijā. Un ļoti interesanti filmi tur bija. KGB. Ja? Un viss prasīja, kas tas ir galā, kas to ir izdevis. Izrādās, ka tie emigranti bija asprātīgi. Un atšifrējot šos 3 burtus, nozīmē kultūras glābšanas biedrība. Un tādā veidā šis ieraksts, viņš gāja tā zem rokas pagrīdē. Dzīve ir dzīve, un es domāju, tik un tā viņš paliks mūsu atmiņā kā izcilākais, pirmais, ja tāds augtais dziedošais aktieris, pēc tam aktieris ar tādu pat kaut kur politiski ievirzi. Nauda rokā, soma tukša. Nosalusi zile zaļa, skatās, kur ir sviests vai gaļa. Kaimiņiene pretī nesa skārnī, to zirga desu. Lai tik skrienot, vēl jau esot, milda sāk uz skārni desot. Svieturos raujas tantiņas, ar somām kaujas. Tur, kur rinda iet bez steigas, katrai draudzībai ir steigas. Tik līdz pienāk mildas rinda, beidzas jaukas varas šinda. Atskan baigi auri, mēs bez desām, prieki cauri. Kad aizgāja Edgars Liepiņš, tika organizēts atvadu koncerts. Bet tas nebija tradicionāli sērīgais pasākums. Tas bija īsts koncerts, kurā skanēja korķa dziesma, sirdsapziņas tīrība, 3 runči. Un Edgars Liepiņš gulēja pašā Ziedu jūras vidū. Edgars Liepiņš to visu redzēdams noteikti bilst tikai 2 vārdus. Kolosāls ārprāts.
Un tikai pašās beigās, kad Raimonds Pauls sāka klusiņām spēlēt Upē naktī pīles kliedz, visi pēkšņi saprata, ko ir zaudējuši. Šovakar jums spēlēja Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieks maestro Raimonds Pauls. Kaut kur ar mums kopā dziedāja un droši vien ar dejoja LPSR tautas skatuves mākslinieks Edgars Liepiņš. Un, protams, mēs kuplā skaitā un pulkā šeit šovakar. Es no savas puses jums vēl gribu tikai teikt, tiksimies kaut kad maijā, tas ir 31. decembrī. Kad dziesmas stājas un ballei beigas, kad prom uz mājām viesi klīst. Loga pienā, kad skīrs bez steigas, un šķiet, ka viņu te nepazīst. Viņš uzliek reiso uz krūtīm roku un saka, esmu te ieradies. No tālās bērnības, no nekur zemes, par savu dzīvi jums teikt paldies. Paldies par prieku, paldies par bēdām, paldies par sāpēm, paldies par rētām, paldies par prieku, paldies par laimi, paldies par smaidu, paldies. Tas ir šis viedais un neredzētais, ko šurpu griezis greizais rats.
lai tas kāds svētais vai nenormālais, nebrālī tas jau tu esi pats. Un tu liec kreiso uz grūtīm roku un saki, esmu te ieradies. No tālās bērnības, no nekur zemes, par savu dzīvi jums teikt paldies. Paldies par prieku, paldies par bēdām, paldies par sāpēm, paldies par rētām, paldies par prieku.